Biznes tur notiek. Aizvakar idējuši. Pavēsārā stulbās ziema. Fū, kā smirtā beigtā žurka. Nu ko, tikko bijām garažā, tagad atbraucām uz šo servisu. Tikko sataisies certifikācijai visu. Gabarītus priekšā, pagriezienu spārnā. Kas tur vēl mums bija? Aizmulēto lukturu sačakarēto, ko man atsūtīja bojātu, sataisīja. Pagriezienu un mīgas lukturs. Tā kā viss sataisīts, viss kā solīts, tā kā paldies. Varbūt piekritīs filmēties, paldies. Tā kā, ja kādam vajag, atstāšu kontaktus apakšā, droši vērsties, palīdzēs sakārtot visus tos lukturus, certifikācija pareizi. Tā kā, ja kaut ko nevarēs, tad tā arī pateiks, bet pagaidām nekādu problēmu, vedīsim nākamās mašīnas šeit. Kur mēs esam? Mēs esam pie Serjožas. Ko pie Serjožas? Krāsoja mašīna. No luktura taisīšanas pataisa no šito. Viņš tikko mums nokrāsoja ramu. Es vēl neesmu redzējis, tu braukšu skatīties. Nokrāsoja pat 900 eiro. Cita man piedāvāja 2500 plus pavēns, 900 eiro. Jau uz mājām gribu, apnikos jau. Nosalu. Nosalu. Kā vēl ziema nav sākusies? Jā, braucam pakaļ ramām, gribu redzēt ramā. Ko tu saki par viņa cenām? Kā pasakā? Redzēs, cik Mustangam būs. Bet, diemžēl, viņš nestrādā tik bieži Latvijā, lai apmierinātu manas vajadzības, kur nu vēl jūsējās. Kur stāv un zini, pusē durvis nav zilas. Prikaļi. Te koks nozāģē Eriks. Mēs esam klāt pie Erika. Tāpat blakus pie Serjožas ir. Nu, krasava. Palika tikai salikt detaļas, vēl sliegs, nu tā tālāk. To mēs uz Jelgopu Edgara dzīsim atkal. Vēl divi servisi. Kur ir nokrāsots? Nokrāsots ir priekšā bumpers, spāns, uzlikas abas divas, tikai jāuzliek durvis, visā aile un kravas kaste. Tā kā, un kā saka, un slieksnis vēl bija krāsots, jā. Tā kā, jā. Pētīšu kvalitāti, bet domāju, ka būs labi. Beidzot varēšu vizināties. Pagāja jau viena diena, pa vienu dienu sanāca visu samuitot, protams, kā jau prikoliem bija. Tagad, kur rams ar piekavi, braucu pakaļ. Pēdējo reizi man izbesījos, nu ciest nevarēju 4 reizes uz dostu atpakaļ, tas ir 2 dienas, vēl SSDD visu aizvest. Baigais čakars. Ko es izdomāju? Ka jāuzvana pilsētas evakuatoram, lai palīdz atvest. Čau! Čau! Tā kā atstāšu kontaktus apakšā, starp citu viņi ir divatā. Ričards. Un viena piekaba, 2 evakuatori un man piekaba. Tā kā 4 mašīnas vedīsim reizē. Malcam iekšā uz ostā un tad kraujam virsū. Tā kā būs kāds iespaidīgs. Pastrādāsim. Aiziet. Nu, esmu ostā iekšā, sākām kārtot papīrus, tikmēr čaļi jau kraujās. Sarunāju, ka mēs jau izved ārā. Tādā tempā čaļi strādā. Šit kariks uzkraus. Labi, varbūt ne šit, viņš ir vika aizņemts. Bembi man uz piekabes, ja viņš nav ejošs. Tā kā es tādā veidā iekonomēšu laiku. Es domāju, ka tas 2-3 dienas noteikti. Ar naudu iztērējuši tik, cik es degvielā un ēdienā un nervos. Cik es zinu, par Rīgu viņi vadā vienu mašīnu, laikam 50 eiro, pie Rīga 70 eiro. Tā kā tā, viss tad notiksies. Jau Mercedes jau gan viss uzkrās. Tie ir tempi. Tūjitās arī atnāks manu bembi uzstāvus arī. Tas brīdis, kad es šoreiz skatos, atpūšos, nevis strādāju. Čalīši krauja M-ku, tikmēr kraujās Mercedes, tik super operatīvi, nesalīdzināt ar to, kas man te notiek. Un arī ostas darbinieki ir gatavi kraut to te, vienkārši mēs te esam aizvakar idējuši. Kustība notiek pilnā spārā. 2 mašīnas jau uzkrautas, kamēr es būtu vienu, tikai labi jau uzzins, te jau 3 jau uzkrautas. Un šito pusi var vēl, Viki? Nē, šeit arī, jā? O, tas ir, uz sānu var pabīdīt. Stop, laižam lejā. Ideāli. Super. Galvenais teikt, lai neaturās šis braucot. Nē, tu labi iespies. Edzi liela šitās tev. Dakšas ar viņām neko nebojā. Tā kā viss ir ideāli. Tagad tur Hondu darbina. Paldies!
Pirmā ziema šajā vietā. Vēl apstu nopirkta ar slotu mēģināsim. Vetu šeit 4 mašīnas, kā jūs sapratāt, bet ir problēma. Reku viena jau atvedu šeit stāv un reku garāži. Kā lai te iebāž 4 mašīnas? Būs problēmas. Labi, žurku es iedzīšu kādā tā 46. vietā. Vienu 46 atstāšu ārā, zem kameras. Tad to 6. sēriju es aizīšu šodien īpašniekam, jau klientam. Tur mēs noliksim Mersi, viņš neejošs. Un šeit liksim Odiseju un te žurku, jo žurka arī rītdien iesprojām. Īsumā tā, ķeramies pie darbiem, dzenamies. Pirmais evakuators atbrauca, šito mēs laižam iekšā garažā, jo viņš nav ejošs pagaidām, lai mums mazāk viņu kustinātu. Aizķers ar apakšu? Nē, neaizķers. Spoguļos jau visu redz. Tā, vienu mēs nokrāvām. Tūlītās jau tikko piebrauc vēl 2, krāvjam nost. Maucam lēkstās 46, to izdīt saldāk, vairs nav vietas. Un maucam iekšā nākamos. Pavēs ārā stulbās ziema. Tā, 2 ģimenes auto, abi velti, visi ir iekšā. Krāvjam pēdējo nost. Tikmēr jau aizbrauca otrs evakuators pēc Audi, kas mājās stāv. Aizvadīs klientu. Tā kā normāli viņam iedevu darbiņu, uzreiz 3-4 mašīnas šodien. Tā kā iesaku, rekur kontakti, var pauzīt uzspiest. Esmu augšu tālāk strādāt, vēl papīri jādod un jāpieliež šitais. Tā, šodienas darbiņu izdarījām, rekur BMW tūjīt vedīšu tālāk klientam, jāpaspēj jums parādīt. M3 te ir, Odisejas tur, viss ir, rekur pilns. Pat 1.46 to izdinu ārā. Ko es vēl pozitīvi? Paldies tev! Nav par ko vecīt, sadarbību. Novērtēju sadarbību, noteikti izmantošu vēl evakuātoru. Nebija iepriekš iedomājies. Tu man uzrakstīji, kāpēc ne? Iekonomēšu laiku. Tas ir mūsu darbs, palīdzēt citiem, palīdzam, lai tas ir ātrāk, ērtāk. Tā kā zvaniet pilsētas evakuators, var atrast mājaslapu www.pilsētasevakuators.lv un tur ir mūsu telefona numurs, kontakti, WhatsApp saziņas. Gan jau visiem interesē, cik maksā? Nu, pa pilsētu vidējā cena tāda 50 eiro. Jā. Man no Salaspils ir uz Rīgu kaut kā 70 eiro. Jā. Tā kā rēķiniet paši. Ejošu un neejošu mašīnas kaut ko maina tas? Nē, mums vienalga uzkraujam. Ja nu vienīgi ir bloķēts ar nolaustiem riteņiem pēc avārijām grāvī, nu tad tas ir tāds papildus piemaksas, bet par visu vienosimies droši. Es uzskatu, ka tas ir adekvāti, jo es māku to darīt un pats braukāju, bet tas ir laiks, ļoti daudz laika. Man šis aizņemtu 2 dienas. Šeit mēs izdījām 2,5 stundās ar visu CSDD. Plus ir tās degviela, 4 reizes aizbraukt turp atpakaļ. Amortizācija, nodokļi, laiks, veselība, vinčes. Katram jādara savs darbs. Jā. Pa vienai mašīnai, jā, es varu aizvest, kā redzēt, es arī pats vienu vedu un tā kā sanāca. Tev 5-4 būtu 4, tā kā tā. Jā. Nu tā, aizbraukšu tagad tā un parādīšu jums katru mašīnu tūlīt. Atkal man jums normāli nesanāks parādīt vienu mašīnu. Jau jādod klientam. Šitādu mēs nopirkām Amerikā par sakarīgu ciparu. $3100 kopā ar kopertu izdevumiem. Bija baigi, nav ar sistu purnu. Četurdnieks 640. Varbūt tagad redzēsiet, kāds izskatās. Tur mēģināšu gaismu ieslēgt no rama. Iesēdās gaismu, vismaz kaut ko redzēt. Rekur purns izskatās traki, bet nav jau tik traki. Jā. Šeit viss ir taisnes, kur ir vins. Jā, airbagi ir izšauši. Tas ir mīnus. Tūlītās pamēr. Un loks jāmaina. It kā remonti padārgi, jā, salons. Nu, neredzēsiet. Bet redzēs, vai viņš pieliks pēc tam, ja drošinātīs izmauks. Cilvēkam nostājās ap 7,500 eiro ar muitu, PVN-iem un tādām lietām. Tā kā uzskatu priekš tāda modeļa, super laba cena. Viņš jau detaļas ir sapircis tūlītās. Viņš jau sāks viņu lasīt kopā. Varbūt, kas zina, varbūt būs pie manis uz tirgošanu. Tā kā tā, ja kam interesē, droši rakst komentārā, parādīsim. Vai piedāvāsim arī jums. Cena tiešām salda. Būtu zinājis es, varbūt es būtu paņēmis. Ceļslūgdus man te nenokritīs. $3200. Tu tās paskatīsimies, kas viņam bija. 13. gada, 640. Un tā. Jāpskās veclēgi vispār ir viņu.
kaut kādas atslēgas ir viss kārtībā. Tā. Labi, braukšu atdot. Tāds maziņš iespraudums pār ramu. Es zinu, ka daudz ko parādās, vēl neesmu parādījis jums par certifikāciju, bet es atbraucu tagad parādīšu jums kādu stūri. Man nepatīk, kur tādu stūri. Gribu, lai pasmukoju, stūri pāršūšu un krēsu sataisīšu. Kur te tāds, te ir izsēdēts un te tāds prasās. Šito noteikti tagad sataisīšu. Kā es domāju, cik maksās? Pēc tam pateikšu, kur taisīja varbūt un pa cik taisīja. Turpinot Mustanga lietu, kur Mustangs ir no servisiem. Uztaisīts certifikācija, viss ir sagatavots. Ir gabarīti baltie iekšā uztaisīti, pagriezieni spārnā tā uztaisīja. Aizmugurē ir dzeltenie pagriezieni šeit, vairs diemžēl nemirgo kā amerikāņu stilā, un miglas lukturs aizmugurē. Nokrāsots aizmugurēs bumpers, haube, bagažnieka un priekšējā haube. Par krāsošanu samaksāju 400 eiro. Tā kā ļoti labs cipars, kvalitāte, kas ir ražas kā vienmēr ļoti labi. Palika man savest kārtībā salonu, jau tagad pierakstījos pie Automix. Priekšā šo krēslu, priekšā to krēslu un stūri pāršu. Varēs atrādīt jau, principā tagad jau var atrādīt tiem te certifikācijā, es varu pierģistrēt, lai var likt SSA. SSA likšu pa kādu 14 000 eiro, pa 12 000 eiro gribētos pārdot. Kā ies, to mēs redzēsim. Vēlāk salikšu pašizmaksu, cik sanāca man viņa pašizmaksa, bet tā, no galvas kaut kur 8-9 000 eiro viņš man gan ir nostājies. Kāpēc tik liela peļņa? Tāpēc, ka pusgads mana laika un riska, kā saka. Un nav zināms, vai viņš vēl cik ātri aizies. Ir tīpaši ārā ziema, tāds ir tas process. Vēl palika aizītu servisu, aizmugurē grābu atsaite un priekšā atbalsta gultņi. Pārējais tehniski viss ir ok. Kā jau solīju, nākamo parādīšu šo Hondu, jau esmu ceļā atdot klientam. Tātad paņēmām mēs viņu IAA izsolē par $6900. Šeit cilvēkam nostājās 12 500 eiro ar visām piegādēm, komisijām, nodokļiem un tā tālāk. 3,5 litri benzīns, 15. gada mašīna, labā komplektācijā, bija uzsista aizmugure, kur aizmugurē ir defekts. 7 sēdvietas, no tā tālāk, baigi kaut kas aizmugures smirt, man liekas, tur nospraugus uz žurka izpūtējās, tāds smirt. No sākuma likās, kurš tādu spērk? Protams, ģimenes, jā, bet kaut kā no sākuma nepatika. Tagad izbraucu, kaut kas tomēr viņā ir. Ērtums, vieglums, un līdzība ir ar Voyageru. Bet ja izvēlās Voyageru vai šo Hondu, noteikti šo Hondu. Tas ir tāds mans īsais apskats. Elektriskie sānu bīdāmās durvis, 7 vietas, tagad jūs te neredzēsiet kaut ko. Te ir visādas podziņas šeit, ekrāns, kā dalītā klimata kontrola, 2 ekrāni, tur sēdekļa apsildes līnija asistents, kas pīkst visu laiku, kā smirtā beigtā žurka. Ātrāk jābrauc prom un nesmir. Capholderi, tā tālāk. Rakstat komentārā, kam tāds patīk, vai par ko šits ir konkurence, kam konkurence, vai ar ko varētu konkurēt. Jūs sapratāt. Tā kā tā, labi, es došos atdot un pēc tam parādīšu jums 124. mērs. Nē, kaut kas tomēr ir, jo vairāk viņi skatos, braucu, jo labāk. Labi, man laiks tik tā, maucam. Labi, tagad jūs te tumsā neredzēsiet, bet saimnieks testē savu mašīnu jauno. Un viņš sāka stāstīt, ka viņš, kā tu teici, tev atvaļinājums bija un nebija plānojis pirkt vai kā? Jā, es biju pētīju jau to tirgu un, davai pamēģināsim, kā būs. Un es tiešām negaidīju, ka, vienais tenī izsolē. Jo, visāds tos sisteņus es biju pētījis, es pētīju tādu, lai maksimāli man maz pašu spēkiem, lai es varētu viņus savest kārtībā, tur nevajadzēja braukāt pa servisiem. Un, ko tur sakrāsot aizmugurējo vāku, tas būs sīkums. Un, kā jau pirmo mēs tur mēģinājām to Kaliforniju, ko es tev tur prasīju testēt. Tas pa normālu ciparu tur gāja, tas, ka tur viss aizmugurējais plauks bija salocīts, jo viņam diezgan sarežģīti piekara aizmugurēja, tur tavu sitiem pa aizmugurēju riteni, tur ir bēdīgi. Tur šies ten, kur viņam visi 4 riteņi vietās, nav problēmas. Sataisīt tādu, un šī tiešais konkurence ir Toyota Sienna.
Nē, nu, bet tie, man liekas, vizuāli tad... Bet viņam, es saku, man šitas ten vajadzēja tikai tāpēc, ka man ir 3 bērni, un man nepatīk Chrysleram sēdināt kādu bagāžniekā. Tur Chrysleram nav kopējas beņas. Un Chryslers liekas tāds dinozaurs, godīgi sakot. Viņš, protams, ir foršs un ērts, bet... Šis vieglāk iet. Šis vieglāk iet, viņam arī Amerikā visu runā, nu, priekš tā motora, tas degvielas patēriņš ir vienkārši abrīnojams. Jā, viņam, laikam, kā saprotu, viņš ir V6, bet eko režīms ieslēdz un paliek 3 cilindrā. Cik viņam ir plānotais patēriņš? Uz šoseis viņam ir plus-mínus 8,5 un pilsētā viņam ir 10. Ļoti smieklīgi. Un Chrysleram ir pilsētā tur 14 litri. Un jā, šoseis, tu var izspiest tos 10 litrus, bet, nu, tas ir, tu brauc un sēņo, godīgi sakot. Nu, reku tev amerikāņu degvielu var iepirkt. Un šitas ir facelift modelis, viņam ir 6 pakāpu kārba, un iepriekšējā modelī nāca 5 pakāpu kārba, un tās, tur atsaukumi pat no rūpnīcām bija dēļ eļļām. Tā kā tā, labi, došos es uz Citybī un uz mājām. Tā kā paldies, ka uzticējies. Un tad jūs arī droši varat sūtīt mašīnas, rakstat, palīdzēšu sakārtot, iegādāties un tā tālāk. Kā jau teicu, Ramu es atstāju šajā servisā jeb Automix. Atradu sataisīt krēslu. Tie, kas atcerās iepriekšējā, tie bildēs jau, ka sasmērēs lapim. Te bija plaisa, šeit bija padils un šeit viņi uzpildīja, vismaz tagad normālā forma, labs skats un pāršūta stūri. Būs patīkami braukt, jo man baigi patīk svarīgi, kā roka jūtās pie stūres. Tādā ziņā uzreiz tās patīkamāka braukšana tūlīt būs. Tā kā starp citu iesaku pie viņiem doties, jau daudzus gadus veda pieņem stūris, krēslus, adekvāti cipari. Šitā ir napasāda stūre, maksāja 100 eiro, aizvietotais no 60 eiro. Kopā te es samaksāju 220 eiro. Tā kā nav nemaz tik slikti. Pat teiktu ļoti labi. Un tagad pierakstīju arī Mustangu šajien, parādīšu tur arī ko padarīties. Turpinot perekupu dzīvi, atbraucu ar Mustangu novembra pēdējās dienās, lai nav ziemas riepas vajadzīgas, es negribu iet skati pa lielam ar Mustangu, viņš tirgosies ar Latvijas reģistrāciju, ar certifikāciju. Līdz ar to paspēju atbraukt uz Mazjumpravas ielu, kur stāv tikko atrādījis esu, ļūdiņu nav, viss pa smuko. Jā, tagad ir viss atrādīts, piereģistrēs visu, iedos man papīrus, gaidīšu e-pastu, ka varēs reģistrēt. Līdz ar to Mustangs tūlīt būs piedāvājumā SESā un citos tirgos. Bet vēl sākumā gribu aiziet uz Jelgavu, Vietgara, aizmugurē grābu atsaitas ļoti un priekšā atbalsta gultņu. Tos nomainīt un būs tehniski ļoti labs auto. Plus palika pāršūta stūri, pierakstījos 10. datumā un te arī reku šitais. 10. datumā es pierakstīšu Automix, izņemšu krēsus, aizdīšu turien, sataisīšu un pēc 11. decembra mašīna būs ļoti labā, gan tehniskā, gan vizuālā stāvokli. Un tad tiešām varēs tirgot pa smuko. Cik ātri aizies, to redzēs. Likšu iekšā pa 14, gribēšu pa 12, vismaz cik nostājās, sarēķināšu, pateikšu nākamajos video. Šodien pagaidām viss, dodos tagad pastrādāt pamatdarbā, un tad jau uzkrauju Rams ar kabanu, lai varētu aiziet arī viņu uz Jelgavu, jo nākamnedēļ man ir komandējums uz vienu valsti. Jā, kamēr es būšu tur, lai visi darbojās un strādājās. Mēs gaidām.